Nu tā, jā, sveiciens visiem. Ceru, ka mani arī dzird labi cits mikrofons. Tad es pastāstīšu varbūt mazliet par tādiem pieredzes stāstiem un kā mēs esam sapratuši, kā pielāgot varbūt savu pieeju dažādu atskaišu izstrādāšanai. Pastāstīšu par pāris piemēriem. Pirmais no piemēriem ir PTSB. Tā ir tāda paliela banka Īrijā, kas ļoti fokusējās uz tādiem nu, tā kā varbūt mazliet vēsturiskāk standarta pieeja ar daudzām filiālēm, ērti sasniedzama tāda tipa banka. Un pirms dažiem gadiem, nu, kad sākās Covid un lockdowni un ierobežojumi tam līdzīgi, viņi saprata, ka viņiem ir jāmēģina modernizēties, automatizēties, digitalizēties vēl tālāk un plašāk jāpiedāvā savi pakalpojumi. Un tad viņi pie mums nāca pēc palīdzības, kā palīdzēt optimizēt apkalpošanas scenārijus. Kas ir apkalpošanas scenārijs, saukts par service journey, varbūt populārāk industrijā ir dzirdēt nosaukumu customer journey, kas ir tāds klienta, tātad kā es ielogojos, piemēram, sistēmā, ja tā ir interneta banka, ko es daru, uz kādu skatu es eju, un tad tur beigās varbūt faktors ir, ka kāds man piezvan vai man atnāk e-pasts ar kaut kādām izmaiņām. Nu, līdzīgi arī skatoties no sistēmas iekšienes, jebkuram procesam, kur klients varbūt vēlas nomainīt adresi, pieteikt jaunu bankas kartu vai tam līdzīgi, šo procesu var aprakstīt tādos punktos un soļos, kur jāveic, un tad tas arī ir tas apkalpošanas scenārijs. Apskatoties uz saviem pakalpojumu klāstu, tad banka saprata, ka viņiem ir vairāk kā 200 šādu apkalpošanas scenāriju. Viņiem ir nepieciešams optimizēt filiāļu tīklu, jo tā kā uz vietas ierasties un kaut kādu funkcionalitāti veikt kaut vai pie tur digitālā kioska bankā, kļuva arvien retāka un retāka lieta, un bija nepieciešams apkalpot scenārijus un prioritizēt pēc tās pievienotās vērtības, lai saprastu, no kura gala tad sākt. Ja mēs gribam digitalizēties, ja mēs gribam ieviest servisus, internetu bankas tāds saits tajā brīdī viņiem bija tāds ne ļoti funkcionāls, ar tikai tādu pamatu funkcionalitāti un daudz aprakstiem, kā tam jānotiek, vai kaut kādu palīgu informāciju. Un tad bija nepieciešams izveidot kaut kādu analītiku, uz kuras pamata saprast, no kura gala tad sākt. Mums ir 200 pāri pakalpojumi, nu tad kā tad mēs varam tālāk attīstīties. Un kā mēs šo uzdevumu vēlējāmies risināt, ir tajā brīdī patiesībā bija vēl viens konsultāciju uzņēmums, kurš bija mēģinājis risināt šo pašu uzdevumu, vairāk pieslēdzoties tam no tā sauktās kvalitatīvās pieejas, kvalitatīvās analītikas, kas ir ļoti balstīti uz tādām biznesa zināšanām, intervijām, runājot ar cilvēkiem, mēģināt izprast kaut kādā veidā zīmējot procesus un tam līdzīgi. Mēs sapratām, ka ar to vien šeit nepietiks, tāpēc, ka tas datu apjoms un šie scenāriju skaits ir ļoti liels un ir ļoti grūti, tiksim tā, vienlīdzīgi novērtēt 200 pāri scenārijus tur pēc kaut kādām 20 kategorijām, tiksim tā. Tātad, un otra lieta ir, ka kaut arī viņi paši apzinājās, ka kopumā šie procesi viņiem mazliet, nu tā teikt, buksē, ja? Runājot ar katru departamentu atsevišķi, visi teica, ka viss ir kārtībā. Teica, ka tā kā, nu jā, mums ir, kur ir procesi sakārtot, viss tā kā notiek, bet skatoties uz bildu kopumā, bija skaidrs, ka procesi ir ļoti sarežģīti, dažādas iekšējās atkarības no citiem departamentiem, varbūt pat ārējiem servisiem un tam līdzīgi. Un tad mēs izvēlējāmies apkopot abas šīs pieejas, jo bija pieejama informācija un paši vēl ar kvalitatīvo pieeju ieguvām papildu informāciju par šo procesu aprakstiem un dažādiem novērtējumiem, cik dažas lietas ir sarežģīti vai vienkārši un kāds varbūt tur ir darba sadalījums, cik daudz ir kaut kāda manuālā darba un līguma izskatīšanas un cik varbūt ir kaut kas automātiski, un pielietot vēl klāt kvantitatīvo pieeju, ja, kas ir principā uz datiem orientēta pieeja, kas ir apkopot datus, izveidot dažādus datu izraces paņēmienus, pievienot dažādas metrikas un tam līdzīgi, un kopā izveidot tādu analītiku, jeb atskaiti šajā gadījumā. Atskaiti no angļu valodas gan dashboard, gan report mēdz tulkot par atskaiti. Šeit es tā kā visur vairāk runāju par to dashboard tipa pieeja, kas ir vaļības panelis vai kā tur tulko dažādi. Tad jā, par šo datiem orientēto pieejas pusi ir tāds process, ir tā lieta, kas saucās process mining, ja, kas ir tā kā atzars vai nākamā paudze
data mining, ja datizraces aizsāktie lietai, kas pārsvarā balstās uz, tātad ir iespējams piekļūt tādiem žurnāla datiem par kaut kādiem procesiem, dažādi transakciju dati, žurnāla dati, jā, vai tam līdzīgi, piemēram, šeit ir piemērs no zvanu centra, tad uz šādiem datiem balstoties ir iespējams veikt tādu datu analītikas procesu, kas mums labi informē par to, kur varbūt veidojās šīs šaurās vietas, šie bottleneki vai procesi, kas prasa dažreiz ļoti ilgi, dažreiz ļoti daudz, tā kā liela variance, vai mēdz būt, teiksim, procesi, kuriem ir ļoti daudz potenciālu atrisināšanas veidu. Piemēram, nomainīt tur vārdu bankā varētu būt vienkāršākais scenārijs, ja tev ir tur izsniegta tur jauna pasta, iespējams, tur sarežģītāks gadījums, varbūt ir tur kaut kāds laulības un kaut kāds papildināts uzvārds, varbūt tur jāsavieno ar citu kontu vai tiksim, ģimenes kontu vai tam līdzīgi. Tā kā varētu būt arī sarežģītāks scenāriji, un tas kopā veido tā dažādas variācijas, ko, procesa izracē sauc par variantiem. Tātad uz šādu datu pamatu mēs izveidojām tādu atskaitīti. Šis ir vienkārši screenshots, pagaidām paskatīsimies uz to vienkāršo. Vēlāk parādīšu arī ja pietiks laiks, tā kā īsto dzīvu atskaitīti. Tad uz šādu datu pamatu mēs veicām analīzi, mēs visu salikām, atstājam šo pašu, atstājam šo un ko mēs no šīs skatāmies? Mēs saprotam, varbūt parunāsim mazliet par terminiem īsi. Principā viņiem bija dažādas kategorijas un kanāli, kas, tā kā kanāls ir veids, kā tad pie šīs informācijas iespējams tikt vai caur kādu, tiksim tā, mēdīju vai formātu mēs to sasniedzam, un tad ir dažādi, principā diezgan precīzi mapojās pretī departamentiem dažādas tā kā kategorijas, kāds tad ir tas pakalpojums. Un tad attiecīgi ir tur vesela rinda, tur, kā minēja, manuprāt, 200 pāri, varbūt 230 vai cik šie dažādie service journey, ja, kas tā kā ir katrs tas pakalpojums. Visus šos datus uzliekot šādi forši uz atskaites, vizualizācijas diezgan skaistas, un ko mēs saprotam? Mēs saprotam, ka šī atskaite nesniedz mums absolūti nekādu informāciju par to, no kura gala tad automatizēt, digitalizēt. Tā kā tas pamatmērķis, kas mums īstenībā ir uzdots, ir saprast, kā tad optimizēt šos procesus. Šeit mēs redzam kaut kādu statistiku, bet tas arī viss, principā, tālāk īsti netiekam. Un šajā brīdī mēs sapratām, ka mums jau ir tāds izstrādāts piegājiens uzņēmumā, ka mums ir tā kā mazliet jāpaskatās no ērgļa lidojuma uz šo procesu un darbu kā tādu. Un, ja skatās uz darbu, tad var domāt par to, kā tad ir tas darbs. Darbs var būt dažāds. Mēs varam runāt par vairāk procesa darbu vai vairāk kognitīvā darbu. Ļoti sasaucās ar to, ko Aldis pieminēja, par ir tas domā ātri, domā lēni, kad mēs saprotam, ka ir tāds darbs, ko mēs veicam diezgan automātiski, diezgan konkrēts, tas ir tur izveidot sapulcīti, mēs zinām, ko jādara, kaut kur pārkopēt datus, kaut ko apskatīties, ļoti tāds automatizēts darbs, to ir viegli automatizēt. Ja mēs skatāmies, ka varbūt kaut kur pa vidu katram darbam ir tāds sadalījums, ir tipiski ir gan daļa, gan procesa, gan kognitīvā šī darba, tad ir tāda mazliet sarežģītāk. Kas ir tur saprast, teiksim, līguma veids, tur klasificēt, varbūt izvilkt pareizu informāciju no dažādām formām, tam līdzīgi, tur ir mazliet jāpielieto. Un attiecīgi jau pavisam labajā pusē tādas lietas, kā, piemēram, izveidot šo prezentāciju. Ja? Labs piemērs tur tādam procesam, ko, principā, nevar automatizēt, jo tur ir unikāls uzdevums, vienreiz lietojams, tā tālāk. Un kas ir interesanti, ka šiem darba tipiem šeit arī apakšā apmēram tāds pats tas sadalījums ir, ka dažādām vietām atbilst dažādas tehnikas, ar ko tad saprast, kādu automatizācijas paņēmienu vajag pielietot. Un apskatot šos bankas uzdevumus, tad, ko viņam bija jāveic šie klientu procesi, sapratām, ka lielākā daļa iekrīt šajā task automation, kas ir uzdevuma automatizācija uzdevumos, kur ir kaut kādas datu ievadas, pārbaudes, pārsūtīšanas, kaut kādas automatizācijas, tur tāda apstiprinājuma pieprasīšana, varbūt kādam ārējam servisam un tam līdzīgi. Un tādu ļoti sarežģītu lēmumu šajos principā neparādās, jo tā ir tāda varbūt diezgan tipiska interneta bankas funkcionalitāte, par ko mēs šobrīd domājam. Tas ne interneta bankas, bet bankas funkcionalitāte. Un
Tad tālāk, paskatoties uz šiem darbiem, lai šīs lietas automatizētu, mēs sapratām, un šis ir tas, par ko mēs runājām ar klientu, ir, ka viņiem ir vēl jāveic, tā teikt, mājas darbs no sākuma. Ja mēs runājam par procesu un dažādiem procesa veidiem un paveidiem, tad mēs nevaram ņemt un automatizēt procesu, kurš nav līdz galam digitāls, kuram ir kaut kādas papīra formas pa vidu, kaut kādas veidlapas jānodod starp departamentiem varbūt, vai ļoti dažādām sadrumstalotām sistēmām, vai šis vispār notiek pilnīgi brīvā formā, pilnīgi nestandartizēta pieeja. Un tad, principā, katram no šiem scenārijiem bija jāatbild uz 2 jautājumiem, ko mēs daļu veicām uz datiem bāzēti, daļu runājot ar klientu, kur pirmais jautājums ir jāsaprot, cik daudz dažādi varianti, ja pieejas ir, kā tad klientam šo uzdevumu vispār veikt. Noteicīgi, ja šis skaits ir ļoti daudz, tad ir skaidrs, ka ir jāsāk ar to, kad ir jāstandartizē pieeju. Mums ir jāveic uzdevuma vienkāršošana, racionalizēšana, mēdz minēt angliski literatūrā, kad ir jāveic procesa vienkāršošana, viņš būtu sakārtots, skaidrs, kā jāveic, varbūt jāsaskalda mazākos posmos, jo tur īstenībā slēpjās vairāki procesi apakšā un tam līdzīgi. Un tad nākamā lieta, kas ir arī priekšnosacījums, lai vispār kaut ko automatizētu, ir, ka datiem ir jābūt strukturētā formātā. Un šeit es vairs nerunāju par digitāliem, skanēts PDFs vai nepārvaldīts Excelis, arī ir nestrukturēti, daļēji strukturēti dati. Šeit ir, piemēram, skaidrs, ka ja pastāv šāda veida dati kaut kur procesā, tad vienmēr būs cilvēka manuālā darba iesaiste kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Tā kā jāsāk ir, tātad, ja process ir sakārtots, nākamais ir uztraukties par to vai risināt to, ja tas nav pilnībā digitalizēts. Noteicīgi, ja šie priekšnosacījumi ir izpildīti un dati ir pieejami, strukturēti, standartizēti, tad mēs varam tikai runāt par automatizācijas scenāriem, kas bija tas īstais jautājums. Un klients teica, mums vajag automatizēt, mēs teicām, jā, bet lai automatizētu, mums tur vēl 2 soļi daļai no šiem procesiem. Ne visiem daļai no šiem procesiem vēl 2 soļi pirms tam ir jāveic. Un tad, runājot ar klientu par tiem scenārijiem no tā iepriekšējā pāris slaidiem, no tā frameworka, ja pieejas viedokļa, tad tas papildinājums, ar ko mēs vēl šo visu apvienojam, ir tātad šī datu izrace, procesu izrace, kur iegūstot datus no vairākiem departamentiem un mēģinot tos apvienot, mēs mēģinājām vizualizēt un procesa izrace ir pati savā zinātnes, teiksim, tā sfēra un lauciņš, par ko varētu runāt ilgi un daudz. Šeit tā tiešām uz vienu slaidu mēģināju salikt. Principā mēģinājumi standartizēti aprakstīt procesus un iespējams ir izgūt dažādas procesā indikātoru metrikas ārā, kā es jau teicu, brīdina vai informē par to, cik procesi ir dažādi vai sakārtoti vai ļoti daudz variantu vai izteikts bottlenecks kaut kur vai kaut kādi soļi, kas prasa neproporcionāli lielu laiku. Un tad apvienojot šīs abas metrikas, šīs procesu izraces metrikas un biznesa zināšanu datus, ko mēs ieguvām runājot ar klientu vai pievienojot viņu tās biznesa zināšanas, mēs kopā izveidojām metrikas, tādus mērījumus, kas censtos norādīt to, cik tad liels potenciāls katram no šiem servisa pakalpojumiem ir, lai to digitalizētu. Bet, kā jau es runāju pirms tam, daļa no šiem procesiem patiesībā pirms digitalizēšanas viņus vajadzēja vienkāršot, vai vēl pirms tam, vai vēl pēc tam, ja process ir digitalizēts un racionalizēts, viņu jau var automatizēt. Un šeit mēs izveidojām tādas formulas, kā jau minēju, balstoties uz kombināciju no biznesa zināšanām un datizraces, centāmies iegūt tādu, vienu raksturojošu mērījumu, skaitlīti, cipariņu kaut kādā veidā, lai mēs vienādi nomērītu, jo, kā ir skaidrs, ir tur 250, 230 dažādu scenāriju, tad, iegūt kaut kādu skatu vai saprast, no kura gala sākt, ir ļoti sarežģīti. Un tātad mums ir pieejami dati, mums ir pieejamas šīs datizraces metrikas un biznesa zināšanas, un tikai tagad ir tas īstais brīdis, kad mēs ķeramies klāt un izveidojam to atskaiti. Kā jūs redzējāt, tas pirmais mēģinājums izveidot tāda skaista raiba atskaita, bet īstenībā tā
tā gala jēga, tā lieta tajā neparādās tik daudz. Nu, un šeit mēs izveidojām atskaiti ar dažādiem skatiem. Tagad mēs varbūt varam pārslēgties uz to dzīvo versiju. Tad šeit ir tā atskaitīta. Šie dati ir demo dati, modelēti dati, tā kā nav jāuztverās par datu privātumu. Tad šis ir tas pirmais skats, kas varbūt informē par kaut kādu sadalījumu, par departamentiem vai tam līdzīgi, bet nesniedz informāciju, kā tad mums censties lietas automatizēt vai uzlabot. Nu, un tad šeit jau ir līdzīgs skats, kur arī joprojām ir sadalījums pa tiem kategorijām un departamentiem, bet mēs esam pievienojuši šo, saucam to par automācijas indeksu šeit, kur kā tad mēs pielietojam šīs metrikas, šīs formulas, šo algoritmu, ja piegājienu, ko mēs izstrādājam, ko klients zina, viņš var ieviest tajā izmaiņas un tam līdzīgi, bet mēs esam ieguvuši tā ciparu formātā metriku, kas mums informē par to, cik tad potenciāli vai cik tad labs ir šis konkrētais scenārijs priekš automatizācijas. Un šādu metriku mēs esam aprēķinājuši automātiski visiem šiem scenārijiem. Nu, un šis jau dod kaut kādu ieskatu par to, tad no kura gala varbūt sākt un no kā varbūt sākt to automatizāciju. Tāpatās arī klients pievienoja dažādas metrikas ar to, cik aptuveni vidēji lietas prasa laiku vai cik process ir sarežģīts, un attiecīgi tas arī viņam varētu tālāk palīdzēt pieņemt lēmumu par to, no kura gala tad pieķerties šim digitalizācijas procesam. Līdzīgi, kā jau minēju, izpildes laiki, tur iespējams aprēķināt, kāds būtu potenciālais guvums šo procesu automatizējot cilvēku stundās tīri, un arī skats, kur tad mēs pievienojam šos šīs pārējās metrikas, tad ir procesi, kuri izgaismojās, ka viņus ir nepieciešams no sākuma vienkāršot, racionalizēt. Es nezinu, kāpēc man te nespiežās uz sveša datora. Labi, filtriņi negribēs spiesties. Bet tad, principā arī šie citas metrikas parādās, kuras informē par to, ka varbūt nerunājam vēl par automatizāciju konkrētiem scenārijiem. Varbūt tur ir liels gūmus procesu vienkāršojot, standartizējot, varbūt pat nevajag automatizēt, varbūt kā standarta pieejas izstrādāšanu vien, jo mēs iegūstam lielu daļu no tā potenciālā gūma, ko mēs varētu vēl drusku mazliet iegūst, ja mēs pilnībā automatizētu. Jā, es redzu, ka viņš kaut kā varbūt no tīkla atslēdzies vai kaut kā. Nu labi, es domāju, ka varbūt īsais ieskats atskaita ir, varbūt iesim tālāk, tad slēdzamies atpakaļ uz prezentāciju. Tad principā izveidojām dažādus skatus, kas informē gan par to kopējo statistiku, ko mēs zinām, kas joprojām varētu būt interesanti un noderīgi, bet šeit ir jābūt, kā Aldis teica, tā lielajai galvai, lai saprastu no tā, kā tad tur tālāk tikt. Bet tātad sīkāk jau šīs metrikas, konkrēti par automatizāciju vai guvumiem tur stundās vai laikā, tā jau ir cita līmeņa ieskats. Un tad tas kopējais rezultāts ir, mēs iepazināmies ar šo problēmu, mēs ieguvām un vizualizējam datus, un ko mēs konstatējam, ka atbilde datoša nav redzama. Mēs varam viņus skaisti vizualizēt, sagriezt tā šitā, tur pivotēt, filtrēt visādi, bet atbilde nav datos. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā tā atslēga ir izstrādāt to pieeju, kas tad šos datus papildina vai ar datizraces vai procesa izraces mērījumiem vai ar klientu izstrādātiem kritērijiem un attiecīgi tos implementējot sistēmā, papildinot, tā kā standartā ir dati, tu varbūt izpēti datus, izveido atskaiti, bet šeit tā atslēga ir tajā, ka mums ir klienta kaut kādas zināšanas, un iespējams, ka daļa šo zināšanu ir strukturēta. Klients, teiksim, zina, ir kādas vadlīnijas, kaut kur wiki vai kāds flowcharts uzzīmēts, kā tad jāveic kaut kādu konkrētu procesu. Un tad attiecīgi izveidojot šo jauno atskaiti un vizualizējot datus, klients zina, kā apakšā šīs metrikas veidojās, pats spēj tās pielāgot, bet jau no šīs atskaites vadītāji var veidot rīcības plānu un domāt, kā tad rīkoties tālāk. Un tur, teiksim, diemžēl nevaram apskatīt, bet, teiksim, tie atskaitē bija izteikti, ka varbūt ne visaugstākais, bet ļoti daudz no nākamajiem augstākiem scenārijiem veidojas no viena departamenta vai no vienas biznesa funkcionalitātes, kas varbūt nozīmē, ka jāsāk ar tās sakārtošanu, nevis ķerties pie atsevišķu viena vai otra scenārija. Un kā tad šo īstenot? Šeit īstenībā droši vien nekā jauna.
visticamākais, ka uzņēmumos jau kam šos nepieciešams, ir visas nepieciešamās tehnoloģijas. Ja dati jau tiek uzkrāti, ir jau kādas datu sistēmas, priekš šīs datu tādas transformācijas soļa. Šeit ir dažādi rīki, ko var pielietot, bieži iebūvēti jau šajā datu pusē, citreiz iebūvēti tajā atskaišu pusē, piemēram, redzam, tur Power BI parādās abās tajās vietās. Bet šeit tā pievienotā lieta ir tas tad šīs data enrichment, papildināšana ar šīm biznesa zināšanām, kurš bieži citreiz nav formalizēts, citreiz ir kaut kādā Exceļu formātā vai kādos nosacījumos, vai kā mēs redzējām, citreiz tie ir kaut kā nosacījumi. Un tur arī ir pieejas, kā mēģināt standartizēti, biznesa analītikas pieejas, kā mēģināt standartizēti formalizēt zināšanas un piegājienus, lai tad šīs zināšanas neiziet no mājas, 6 vakarā, neiziet no ofisa, bet lai zināšanas kaut kur paliek un arī palīdz jauniem darbiniekiem, piemēram, un attiecīgi pēc tam jau uz atskaites joprojām ir nepieciešams cilvēka ieskats, bet tur iespējams jau ir nākamās zināšanas, kā tad kaut kādās situācijās rīkoties, un mēs iegūstam tādu jau daļa domāšanas ir veikta priekš mums, jo šis algoritms un šīs piegājieni ir iebūvēti tajā atskaitē, nevis mēs to vienkārši paši zinām, paskatoties uz atskaiti saprotam. Tā kā tas bija pirmais stāsts, kad ļoti īsi par otro stāstu, par Rīgas namu pārvaldnieku. Pirms jau vairākiem gadiem mēs veidojām tādu rēķinu apmaksas laika prognozi. Šeit es likšu uzsvaru uz to, kas tad šiem abiem stāstiem varbūt pārklājās vai kaut kādā ziņā ir līdzīgi. Tad mēs saprotam, ka ja mums ir rēķini, tad mums ir rēķina apmaksātāji. Un kas ir interesanti, ka rēķina apmaksātāji ir principā dažādi segmenti vai dažādi veidi. Ja mēs runājam par tā kā rēķinu apmaksu, tad ir iespējams rēķinu apmaksāt laicīgi vai pat pirms laika, pārnesot summu uz nākamo periodu. Ir kaut kāds standarta periods, kas ir dots, cik ilgi rēķinu ir jāapmaksā, bet, ja tur varbūt tiek veikta kavēšana tādā saprātīgā apjomā, bet varbūt regulāru vai ilgāku kavēšanu jau vairākus mēnešus, ir principā jāsāk iedibināt citi biznesa procesi. Tur ir varbūt regulāri atgādinājumi vai jau lieliem kavējumiem vai, piemēram, lielām summām jāievieš kādu tur parādu piedziņas scenāriju vai tam līdzīgi. Un arī pretēji tiem, kas samaksā varbūt laicīgi vai regulāri nekavē, varbūt ir kādas papildus lietas jāpiemēro kā pateicības mērs. Tātad, ja mēs runājam no datu puses, tad, teiksim, zinot rēķina izsūtīšanas laiku un rēķina apmaksas laiku un apjomu, kas varbūt arī daļējas, nevis pilns apmaksāts rēķins, mēs izvēlējāmies risināt tādu vienkāršu uzdevumu, kas ir tātad šī apmaksas laika prognoze. Centāmies prognozēt, tad izsūtīts rēķins, tad pēc cik dienām viņš tiek apmaksāts. Un tur mēs mēģinājām prognozēt šo apmaksas laiku, apmaksas apjomu, kā jau minēju, tas var nebūt pilnā apmērā, un ko tas mums dod kopumā, es pēc tam parādīšu, tas spēj mums modelēt arī kopējo tādu naudas plūsmu un prognozēt, kā tad varbūt menedžēt budžetu atkarībā no laika. Ja mēs skatāmies uz vienu klientu atsevišķi, šie nav īsti dati, savu kaimiņu šeit nevajag mēģināt saskatīt. Tad, ja mēs skatāmies uz, teiksim, rēķiniem un rēķina apmaksas laikā, šeit ir kāds viens klients, kurš ir nomodelēts, kuram ir, teiksim, rēķini, varbūt laika gaitā pieauguši. Teiksim, tas, ko šeit mēs redzam, ka, teiksim, rēķini pieaug līdz konkrētam apjomam, klients sāk nespēt apmaksāt laicīgi, bet pēc laika tomēr rēķins nomaksā. Pēc tam, kad tie samazinās, tās lietas sāk normalizēties. Varbūt šis nav ļoti precīzi vai interesanti tieši vienam klientam, bet kas ir ļoti interesanti, ka ļoti daudzas šādas pieejas tajā brīdī, kad mēs tās sākam tā teikt, agregēt vai skatīties lielākos segmentos, tas sāk kļūt ļoti precīzes un ļoti informatīvas. Šeit, piemēram, ir nomodelēts scenārijs, nepateikšu par kādu periodu, kas tur mēnesis vai gads, kad mēs, teiksim, jau varam pateikt, cik tad liels no
kopējo rēķinu skaiti, kas ir izsūtīti, kas tiks apmaksāti avansā vai laikā, kas, teiksim, šīs metrikas tipiski jau ir ļoti, ļoti precīzas. Un te arī mēs tālāk redzam, kas varbūt ir tāds sagaidāms neliels kavējums vai nomaksa tur, teiksim, tā teikt, bez soda, varbūt mēnešu laikā, kur viss ir kārtībā, bet pēc tam jau tiek modelēti arī scenāriji šiem lielākiem kavētājiem. Ja? Un ko šis dod? Šis mums ļauj mēģināt kaut kādā veidā modelēt jau klientus pa segmentiem, mēģināt precīzāk tātad prognozēt šīs summas, kas mums pēc tam ļauj precīzāk menedžēt, kādi tad varbūt uzkrājumi nepieciešami vai rēķināties, teiksim, šeit droši vien tur augsts risks, varbūt šo summu vispār nesaņemt atpakaļ. Tad jā, mēs prognozējot šo rēķinu apmaksas laiku un summu, principā varam sākt prognozēt jau tādu lielāku scenāriju, kas ir klientu segmentu tendences. Piemēram, pa sezonām, pa dažādiem mēnešiem. Mēs zinām, ka tagad noteikti ir izmaiņas sakarā ar pandēmiju, ja, pēdējos gados, kas ir ļoti interesanti. Tas mums var palīdzēt tādām uzkrājuma optimizācijai un tālāk jau klients iespējams klasificēt pēc maksājuma uzvedības. Tad, kā jau minēju, tur, teiksim, veikt proaktīvu darbu ar noteiktiem segmentiem, tur parādus piedziņas scenāriju vai tam līdzīgi. Un tagad, kas varbūt tāds kopsavilkums šeit šiem abiem stāstiem, ir, ka, ja mēs uz šo paskatāmies tā kopumā, īstenībā pieejas diezgan līdzīgas. Un tas, ko mēs saprotam, ir, ka īstenībā atskaitei ir jāpilda biznesa mērķi, funkcija vai uzdevumu. Ja? Atskaite nav, mums ir dati, mēs gribam viņus kaut kā skaisti uzzīmēt. Ja? Mums īstenībā ir kaut kāds uzdevums, kas mums ir prātā, ko mēs gribam veikt, piemēram, optimizēt šos filiāļu uzdevumus vai saprast, kā tad vērsties un ko darīt ar konkrētu klientu vai kā rēķināt naudas summas. Un, lai šo izpildītu, mēs izveidojam šo atskaitu, un šajā atskaita mums palīdz daļu no šī uzdevuma veikt, kas ir vieglāk, lai nav tā, ka viens paskatās uz atskaites tādu statistisko un saprot, ko darīt, un otrs nesaprot. Mēs mēģinām šo iebūvēt atskaitē. Ja? Un šeit, piemēram, parādās arī, ka izstrādātāja loma, es parasti esmu šajā izstrādātāja pusē, tad tā ir tā pieejas izstrāde. Kā redzējāt tajā bankas stāstā, tas ir izveidot tādu, mums ir frameworks, kā skatīties uz darbu, veidi, kā skatīties uz automatizācijas scenārijiem. Ja? Mēs neveidojam tikai datu vizualizāciju. Mēs veidojam arī to, bet tas sākotnēji lieta, ka mums jāsaprot, kādas metrikas un kādi dati un kas ir tas, kā tad mums jāpild šo uzdevumu, jo varbūt, ka atbilde nav atskaita, bet kāds rīks, kurš pasaka šodien piezvani šiem 5 klientiem vai apsaka šonadēļ šos 10 objektus vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Un tas, ko mēs redzam, ka mēs skatāmies tīri datos, tad kā uz jautājumu, kā rīkoties, atbilde parasti nav viena kolona, viena lietiņa datos, ja? Ir nepieciešams šos aprēķinus transformācijas pievienot, tur veidojās kādi papildinātie dati, rangi, metrikas, kā redzējāt, tika izveidotas bankas scenārijā, arī rēķinu scenārijā, dažādi klientu segmenti. Un šeit ir skaidrs, ka piegājieni, kā to veikt, var būt ļoti dažādi, bet ir skaidrs, ka tam vajadzētu būt klientam labi pārzinātam, varbūt pat menedžējamam, caurspīdīgam mehānismam. Ja? Tas var būt kāds rule engines, kas ir, ko pieminēja vidu prezentācijā. Tā var būt kāda šī procesa izraces pieejas, kur klients zina, kā veidojās šīs lietas. Tas var būt arī kāds mašīnu mācīšanās scenārijs, piemēram, kur tiek prognozētas kaut kādas šīs lietas, bet tad mums ir kaut kāda zināma uzticība šim mehānismam, zinot, kā tas strādā vai cik tas precīzs ir. Un vēl svarīgi ir atzīmēt, ka šajā atskaitas loģikā tiek pievienotas un strukturētas šīs zināšanas, kuras citādi varbūt atrodas cilvēku galvās un tiek uzturētas un tā teikt materializētas tās. Un ir skaidrs, ka tad attiecīgi, ja mēs šādas lietas iebūvējam atskaitas mehānismus, tas mums ļoti palīdz, tas noņem mums slogu, pieņemt varbūt lēmumus, jo iedot, teiksim, shortlistu, ja, tādu īsu listu ar lietām, kam jāpievērš uzmanību vai izgaismu augstākos riskus. Un tajā pašā laikā jāņem arī vērā, ka ja mēs to veicam šādi, attiecīgi, ja mēs izmainām šo mehānismu, uz kā pamata mēs pieņemam lēmumus, tad arī mums tās izmaiņas ir tagad ne tikai galvās vai kaut kur aprakstā, bet iespējams arī jāiebūvē kaut kur jāpamaina kāds skaitlītis vai jāpievieno kāda papildus metrika tajā atskaitē. Tad tas arī no manas puses viss.